Labdien, pirmdienas rīts, pulkstens 11, raidījums Ārsts LV kopā ar mani. Un šis raidījums tiek atkārtots ceturtdien pulkstens 9 vakarā un sestdien pulkstens 7:30 vakarā. Tas ir raidījums, kurā ārsti jums stāsta patiesību. Visi tie, kas mani klausās, protams, zina, ka mums ir žurnāls Ārsts LV, kurā ārsti jums stāsta patiesību. Šim žurnālam uz vāka šoreiz profesors Gustavs Latkovskis, un viņš galvenokārt runā par holesterīnu, bet iekšā ir daudz dikti interesants tēmas. Un vēl katru dienu pulkstens 11:30 klausieties Latvijas Rādio 2. Ārsti jums stāsta patiesību arī tur. Un skatieties mūs arī YouTube formātā un skatieties arī Ārsts LV kā mūsu portālu. Mēs šoreiz runāsim par ļoti sarežģītu, smagu un Latvijai nozīmīgu tēmu. Mēs runāsim ar divām burvīgām meitenēm. Tā ir Astrīda Stirna, kas ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja. Sveika, Astrīda. Un mēs runāsim ar Sarmīti Skaidu, kas ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra virsārsts. Sveika, Sarmīti. Sarmīti ir tā, pie kuras parasti nonāk visi tie, kas ir pārgrēkojuši, vai būtu pārāk mazi vai pārāk lieli dažādā vecumā, bet tad viņi, kad salieto dažādas atkarību veicinošas vielas, nonāk pie Sarmītes. Tātad divas meitenes, kuru pleciem ir uzkraut visi Latvijas alkoholisms, smēķēšanas, narkomānijas un citu atkarību problēmu. Man ir prieks, ka jūs esat atnākuši pie mums un runāsim sāksim uzreiz ar alkoholismu. Tā ir vai nav problēma Latvijā? Tāds tu pati, jā. Es domāju, ka tā ir liela problēma. Ja mēs arī paskatāmies, kas notiek mūsu centrā un kādi ir tie pacienti, kas griežās pēc palīdzības, tad 80% ir ar alkoholismu problēmām. Un mēs faktiski redzam tikai to nelielo daļu no šiem cilvēkiem, kam ir šīs problēmas. Jo vienu lielu daļu redz pavisam citi speciālisti, ārsti. Arī pat anatomi, bet to redz gan kardiologi, gan gastroenterologi, gan citas dažādas iekšīgo slimību patoloģijas ir tieši saistīts arī infektologi ar hepatītiem un tā tālāk, ir tieši saistīts ar alkohola lietošanu. Tā kā mēs redzam tikai to aizberga vienu daļu, bet zem tā slēpjas ļoti daudz problēmas. Ko dzer vidējais latvietis? Un cik daudz viņš cer? Jāsaka tā, ka mēs esam ziemeļnieki, un faktiski vairāk Latvijā tomēr ir uz stipriem alkoholiskiem dzērieniem. Kaut arī tiek tur stimulēts un runāts Pasaules veselības organizācija un viss, ka tomēr vajadzētu izvēlēties pēc iespējas mazāk lietot, bet ja lietot, tad tomēr mazalkoholiskos dzērienus. Bet jāsaka tā, ka mēs esam diezgan piesardzīgi šādas te rekomendācijas dodot, jo tāpēc, ka mēs redzam, kas notiek ar tiem mazalkoholiskiem alkoholiem. To var doktori skaidri pastāstīt, kā mēs redzam, kādas ir alkohola psihozes, kādi ir vīnu dzērāji, un jaunieši tieši sāk ar šiem te mazalkoholiskiem dzērieniem, par ko tagad ļoti aktualizē. Gan par sidriem, gan par āliem, gan par dažādiem kokteļiem, kas faktiski ir tāds mānīgs priekšstats, ka tur jau ir alkohola saturs ļoti maz, un līdz ar to arī nekādas problēmas neradīsies. Tas ir tikai sākums. Slimību kontrolas un profilakses centrs mums saka, ka vismaz trešdaļa bērnu ir tendence uz alkoholismu. Vismaz stipri bieži viņas lietojuši un ir jau bijuši piedzērušies. Sarmīt, cik bieži viņi tev cik tās meitenes bieži pie tevis nodaļā, cik bieži tie puiši? Man jāsaka tā, ka katru nedēļu vismaz kāds 1, 2, pat 3. Mums ir bijušas naktis, kad ir pat 3 un 4 pusauģiem ievest. Un bieži vien jāsaka tā, ka meitenes ir trakākas pa puišiem. Kad mums ir laustas durvis, personāls ir dabūjis ciest no šiem pusauģiem, kā viņi paši saka, pārdzēros. Tas vārds pārdzēries, tas pēdējā laikā aiziet praktiski katru dienu, katru rītu, arī šodien izejot no rīta nodaļa apgaitu. Man ir iekšā kādi 5, 6 pacienti, kuri ir iestājušies ar, teiksim, tā saucamo izmainīto reibumu formu, kuri ir bijuši agresīvi, kuri ir radiniekiem draudējuši, ātrai palīdzībai teikuši, ka viņi grib izdarīt galu, un tagad viņi guļ nodaļā, jau atgājuši un smējās un saka, nē, es jau tikai pajokojos, man tikai bija kādu jāpabiedē. Ja? Bet ar pusauģiem notiek tas pats. Un, kā jau Astrīda teica, tie dzērieni, jā, tie ir tie brendijs, Bonaparts. Tas ir viens no pirmiem, ko pusauģis sauc. Tie ir ali.
Un tie ir tie mazie kokteilīši, ko var nopirkt jau gatavas. Kāda problēma ieeja veikalā? Un, diemžēl, ir ļoti daudz pieaugušu cilvēku, kuršiem pusauģiem mierīgu sirdi, teiksim tā, paņem un nopērk, jo viņš taču pats nevar to nopirkt. Ja? Jo, kā tad šie 15, 16, 17 gadīgie ir nopirkuši, ja, to alkoholu? Bet tā taisnība, ko pie mums runā, ka tie lielie ali, tie lēti, plasmas pudelē, iespējams mazliet špirts pielietas klāt, nevar saprast, kādā veidā raudzēti. Neticam lēti, dažreiz viņš lētāks par ūdeni. Vai tas ir ceļš uz alkoholismu mums Latvijā? Es neteikšu, ka tas ir ceļš. Praktiski to dzer jau tie, kuriem ir stabila diagnoze. Tur jau ir atkarība vairāku gadu garumā. Tad tas ir tas lētākais un izdevīgākais dzēriens, ko var nopirkt. Par degvīnu jāsaka tā, ka to varbūt dzer vairāk tādi cilvēki, tomēr daudz maz vēl saglabāti, kuriem ir kāds darbs, bet šie ali tie iet lielā daudzumā tiem, kuriem jau sen varbūt darba nav, arī ir varbūt jau bez ģimenes palikuši, tad tas ir lētākais ceļš. Mums Latvijā pilnīgi skaidri zinām problēma krutka. Latvijā uz vienu policistu ir viena krutkas točka, tā mēs lietosim latviskos vārdus, visus pierastos slengus. Mēs reiķinām, ka uz 500 līdz 1000 cilvēkiem Latvijā esot viens nelegāls alkohola tirdzniecības vieta, kurā tirgo visdažādākā veidā sašķēdīts šķidrums. Vai jūs to redzēt savā dzīvē? Redzam gan. Faktiski tie, kas ir nokļuvuši akūtajos stāvokļos mūsu stacionārā, vai tās ir psihozes vai smagas abstinences, viena liela daļa pat ir apgalvojusi to, ka viņi ir dzēruši tās krutkas, jo tāpēc, ka tas ir lētāk. Tā kā mēs redzam šos te krutku dzērājus, un jāsaka, ka bez problēmām mēs izējot arī cauri tirgumu. Mēs redzam, ka jebkurā momentā mēs varam iegādāties šo te lēto alkoholisko dzērienu, kur mēs faktiski galīgi nezinām ne par izcelsmi, ne par to sastāvu, un tāpēc arī ir tās problēmas, kad nokļūst tajos akūtos stāvokļos tieši arī dzerot šīs te nelegālos alkoholus, nezinot to izcelsmi. Diezgan ilgi nav bijis metila alkohola problēma, kā 2 gadi jau neviens nav, man liekas, pēdējo reizi, kad tā riktīgi izmira, tas bija Jelgavā, kad izmira metila alkohola, bet viss parastā krutkā ir vēl daudz visādi citas lietas, izopropils, spirti, butils, spirti klāt, visdažādākā veida esteri, un tas, ko viņi dzer to krutku, jebkurā gadījumā beidzās slikti, vai tomēr ir kāda iespēja, ka viņš nenonāk pie jums vai toksoloģijas centrā, vai uzreiz viņam jānonāk pat anatomijas centrā? Ļoti daudz nonāk toksikoloģijas centrā, no kura pēc tam mums tiek pārvesti. Un kas ir trakākais, tie ir jauni cilvēki, kur pēc šādu toksisku alkoholu lietošanas paliek ar ļoti izteiktām sekām, praktiski ar darbspēju zudumu un visdrīzāk ar invaliditāti. Protams, ka kaut kāda daļa nonāk arī pie pat anatomiem, ja? Bet kas ir tajos alkoholos iekšā, un bieži vien tas ir pat iespējams kādā mazā veikaliņā pirkts alkohols. Ja, kad pacients pats saka, man liekas, ka es kādu krutku veikalā nopirku, jo es iedzēru, man bija ļoti slikti. Tā kā es domāju, ka mēs arī varam runāt, kas tiek tādos diennakts veikaliņos, ja pārdots, vai tas ir tiešām kvalitatīvs alkohols, vai tur tiek tomēr tirgots nekvalitatīvs. Es atceros, bija mums tāda saruna, ka ļoti ievērams Rīgas krogs jaunieši, kurš mēnešu laikā iegādājās tikai 2 pudeles šņābi, un tur visu nakti līstas šņābas lietas, tad jebkurā gadījumā viņam no kaut kurienes citurienes. Tad lētais gals varētu būt tas, kas pārvests pāri robežai. Ok, mums katru dienu pāri robežai pārbrauc vismaz vienu autokravu ar piekabi, tas būtu minimālais, kas pārbrauc pāri Latvijas robežai no Baltkrievijas vai no Krievijas puses bez muitošanas, tā teikt. Un otrs ir, ka viņi acīm redzot tomēr šos šķīdinājumus lieto. Bet tev tas ir reāla problēma tavā nodaļā? Jā, tā ir problēma, jo ļoti smagi pacienti ir. Mēs tomēr veicam arī analīzes, tad reizēm ir tāda sajūta, ka aknu vairs nav, jo aknu provas ir vienkārši katastrofāls. Man liekas, ka ir kādu 3. nedēļu, jā, mums katru nedēļu ir kāds ļoti smags, ko mēs pārvedām uz somatisku stacionāru, jo viņa stāvokļa smagums tīri dēļ aknām, kad ir ļoti maz tie saucamie trombocīti, kas atbilst par asins recēšanu, jā, kad ir jādomā par kādu asiņošanu, mums ir šie pacienti jāpārved. Reizēm pat ļoti smagā stāvoklī.
Labi, alkoholu mēs esam pārskrējuši pāri. Nedzersim tik daudz, cik protam. Man ir daudz lietas, ko es jums gribu pajautāt. Pirms 3 gadiem mēs karojām pret to saucamo spaisu vai pret dažādu ķīmisku vielas savienojumiem, kurus mēģināja it kā legālā veidā iepārdot bērniem. Vai tā problēma atrisināt? Līdz galam, protams, nē. Jo faktiski analizējot tos pacientus, kas ir griezušies pie mums stacionārā vai ir atvesti, vai tie, kas ir atvesti uz ekspertīzēm, mēs redzam, ka tomēr šīs te jaunās psihoaktīvās vielas vēl ir izplatītas. Viņas, protams, ir pārgājušas nelegālajā tirgu un nelegāli var iegādāties šīs te vielas. Nelabvēlīga tendence ir tā, ka parādās arvien jaunas vielas, kuras nevienmēr mēs varam identificēt mūsu laboratorijā, kaut arī mums ir uzstādīta Latvijā diezgan, varētu teikt, spēcīga aparatūra, ir biočipu matricu tehnoloģija, kas faktiski spēj identificēt vairāk kā 170 vielas cilvēku organismā, bet arī neskatoties uz to, arvien tiek sintezētas jaunas vielas, kas parāda tikai uz to, ka šī te narkotika nelegālais tirgus strādā ļoti spēcīgi ķīmiķi un nepārtraukti tiek kaut kas sintezēta no jauna. Tas nav problēma tikai Latvijā, protams, tas ir visā Eiropā un visā pasaulē šī problēma. Kas mūs satrauc, ka mēs šajās analīzēs, ko mēs noņemam pacientiem, gan tie, kas ir stacionārā, gan tie, kas tiek atvesti ar policiju, ka mēs identificējam vienam cilvēkam 5, 6, pat 10 vielas. Tas nozīmē, ka viņi ir lietojuši ārkārtīgi, varētu teikt, kokteļus, un bieži vien nevar klīniski saprast, ko viņš ir lietojis vispār, kas tiešām apgrūtina gan šo te diagnostiku, gan arī tālāku ārstēšanu. Un kas mums vēl liekas diezgan satraucoši, ka tagad parādās tādi marihuānas smēķētāji, kas faktiski smēķē marihuānu, bet mēs neredzam vairs tik tipisku marihuānas smēķēšanas klīniku, bet mēs redzam daudz akūtāku. Un tas nozīmē, ka vai nu tai marihuānai kaut kas ir piejaukts klāt, vai, protams, sakarā arī ar botānikas, varētu teikt, tālāku attīstību ir tagad selekcijas ceļā, ir panākta tāda marihuānas audzēšana, kas ir 10, 20, pat 50 reizes spēcīgāk nekā tie tipiskie tetrahidrokanabinoli, kas bija agrāk 10, 20 gadus atpakaļ. Tā kā katrā ziņā tas viss sarežģīja gan šo te palīdzības sniegšanu, gan arī to, kad bieži vien šiem te pacientiem tiek izprovocētas dažādas psihiskas slimības, ko daktari skaidri redz gandrīz katru nedēļu, tomēr atved mums šādus te pusauģus un arī jaunus cilvēkus. Atved ne tikai šādus te pirmreizējus lietotājus, bet atved arī tādus, kas jau ir ilgstoši, vairākus gadus lietojuši, kas norāda tikai uz to, kad ir izveidojusies atkarība. Redzam arī pacientus, kas ir lietojuši, varētu teikt, klasiskās narkotiskās vielas, bet viņi ir pārgājuši it kā eksperimentālā ceļā, mēģinot kaut ko varbūt dabūt kādas jaunas izjūtas un samainot šīs te narkotikas. Tā kā šis te spektrs ir ļoti plašs, un es nebūtu nedomāju, ka šī problēma ir valstī atrisināta. Tā nav atrisināta visā pasaulē, un arī Latvijā viņa nav atrisināta. Mēs, tā kā sacīt, lēnām pakāpeniski virzamies narkotiku virzienā. Piektdien bija publicēti dati, ka apmēram 20% no Latvijas bērniem ir kaut kādā veidā pamēģinājuši īstās narkotikas. Acīm redzot, tas, ko mēs saprotam, heroīna, hašiš, marihuāna. Cik tas bija pie jums? Kā jūs to redzēt? To, ka tiešām tik daudz bērnu pamēģina īstu narkotiku? Zināt, mēs bērnus redzam tikai pēc 15, 16 gadu vecuma. Līdz tam vecumam viņi nokļūst bērnu slimnīcā. Un faktiski to, kas notiek aptaujās un ko mēs reāli redzam valstī, tas, protams, tā ir viena puse, jo stacionārā mēs redzam tikai šos neatliekamos stāvokļus. Ne visi tie, kas lieto, griežās pie mums. Bieži vien viņi griežās novēlot, jo ir tā problēma, ka ne viņi ir motivēti, ne arī vecāki reizēm ir ieinteresēti kaut ko mainīt. Viņi it kā mēģina slēpt,
mēģina slēpt arī skolas šādas lietošanas gadījumus, un sakarā ar to mēs viņus bieži vien arī redzam novēlot. Bieži mēs arī redzam tādus pacientus, kas nokļūst psihiatrijā, un izrādās, ka šīs te jaunās psihoaktīvās vielas, varbūt ne jaunās, arī amfetamīna vai cits, kas tagad tiek sintezēts un plaši izplatīts, nevienmēr viņi nokļūst narkoloģijā, jo bieži vien izprovocē dažādas psihiskas skaitas, un jāsaka tā, ka ja viņi ir uzsākuši lietot šīs te jaunās vai vispār psihoaktīvās vielas, viņi izprovocē varbūt tādas slimības, ko viņi visu mūžu varētu nodzīvot bez kaut kādās simptomātikas. Un faktiski tas rezultāts ir tāds, ka viņiem turpinās ārstēšanās psihiatrijas klīnikās, tā kā tā ir ārkārtīgi liela problēma. Sarmīt, viņi pie tevis vai viņi aiziet uzreiz šādu te sākumā uz toksikoloģijas centru vai viņi uzreiz pie tevis? Ir, kas ir vispirms toksikoloģijas centrā, tas atkarīgs no stāvokļa smaguma, kur ātrā palīdzība ved, bet ir tādi, kas nonāk pie mums uzreiz. Un te man jāsaka tā, ka nevaram vairāk runāt, ļoti bieži teica tā, tie jau tie sliktie no sliktām ģimenēm, tie ir labi. Man ir ļoti daudz pirmās vidusskolas, citu centra labu vidusskolu bērni no labām ģimenēm, ja, kas ir uzpīpējuši vai lietojuši dažādas jaunas vielas, ja, īpaši, ko caur internetu var iegādāties, un tās reakcijas ir ļoti dažādas un nevienmēr prognozējams. Dotā mirklī man nodaļā ir 2 puiši, viens ir 6 gadus pīpējis, diezgan regulāri marihuānu, kur patreiz mēs cīnamies ar šizofrēnijai līdzīgiem traucējumiem, kuri jau saglabājas vairāk par 10 dienām, un pilnībā arī ar medikamentiem vēl nav kupēti. Un otrs puisis ir, pirms tam ir arī bijusi narkotika lietošana. 16 gadu vecumā dotā mirklī viņam ir 19, un pēc 1 mēneša marihuānas pīpēšanas, ja mēs varam ticēt, ka tas ir bijis tikai Nīderlandē, arī patreiz viņš atrodas nodaļā ar šizofrēnijā līdzīgiem traucējumiem, un abi šie puiši pēc būtības, ņemot vērā to simptomu pastāvēšanas ilgumu, ir jāpārved uz psihiatrisko klīniku nodaļu tālākai ārstēšanai. Līdz ar to es gribu teikt to, ka nav tas, ko mēs runājam, ka vajag legalizēt un viss ir kārtībā. Nav tā. To, ko es redzu katru dienu, kas notiek ar šiem jauniešiem, un ko viņi man saka, visi jau smēķē. Mums apkārt visi jaunieši gandrīz smēķē. Un tad man gribās teikt, kāpēc varbūt mums ir jāpublicē, kad redz, tāds mākslinieks, tāds ir paprovējis, un taču viss ir viņa kārtībā, un redz, kāds viņš ir populārs un turpina, jo tomēr šie jaunieši tomēr tos elkus izvēlās un skatās, un tad viņiem liekas, redz, ja tas ir mēģinājis, kāpēc es nepamēģināšu. It kā visi tikai redz to labo pusi, un neviens negrib uzklausīt to, ko mēs sakam, to slikto pusi. Vispār nav tā, ka pašlaik ir kaut kā tāds ļoti nopietnas spiediens, īpaši internetu portālos, par marihuānas legalizēšanu. Tik vākti paraksti, kur neticamā kārtā 5. kursa meitene uzdevās par mediķu, mēģināja stāstīt, cik tas labi noņems sāpes. Man tas kā anesteziologam bija ļoti interesanti klausīties, protams. Bet pēc tam bija vesela virkne citādi. Un es tā pastos, kas tik neparādās, kāda tik informācija, un lielo portālu virsrakstos augšējos tas un tas sāk audzēt marihuānu, vai tas un tas štats grib legalizēt un tā tālāk. Tā ir kaut kā tāda ļoti nopietnas spiediens pašlaik uz cilvēku prātiem. Ir liels spiediens, un vai mums jāskrien būt visiem līdzi. Un jā, nevar jau noliegt arī, kad ir marihuānai kaut kādas īpašības labas, kas ir, bet ir jāskatās, kas tās ir pa šķirnēm, jo ir šķirnes marihuānas, kas ir domātas varbūt tieši medicīnas nolūkiem, kur nav tik daudz tā eiforizējošā viela, teiksim, šis THC iekšā, bet ja arī, teiksim, viss šīs regulēšanas, mēs jau redzam, kas notiek ar tiem pašiem medikamentiem, kas mums ir stingrā kontrolē, narkotiskiem medikamentiem, psihotropiem, tad tāpatās ar visu stingro likumdošanu notiek nelikumīga lietošana, notiek atkarības pierašana, atkarības veidošanās, ja? Tad mēs atkal palaidīsim vienu vielu tirgū, kur mēs redzēsim varbūt vēl vairāk šīs atkarības veidošanos risku un zinot, kādas sekas tas var izsaukt. Ja, jau atvēr muti, tad pasaka, tev bieži gadās mediķi, kas ir trāpījušies šajā ceļā, narkotiku ceļā? Ir gan. Ir gadījušies, ja? Ir gadījušies gan, jā. Un pilnīgi arī ārstu vidu, vai tas ir galvenokārt arī ārstu vidū.
kad tomēr parādās šī tendence. Parādās šī tendence. Labi, mums ir palikuši patiesībā pēdējās 6 minūtes, un tad mēs pāriesim no tām visam ļaunām lietām, mazliet mazāk ļaunām lietām. Man jau interesē atkarības smēķēšana. No Latvijas sabiedrības veselības viedokļa viena no bīstamākām atkarībām. Rada bezgalīgi daudz problēmu, saīsina cilvēku dzīvi pa 10 gadu. Es domāju, ka normāls smēķētājs dzīvo 10 gadu īsāk mūžu nekā citi. Smēķēšana ir ārstniecības iestādēs diezgan populāra. Kā tu, teiksim, ja mēs parunājam par to, ka mēs daži mediķi ieraugam arī narkomānijas pazīmēm, smēķēšana? Katrā ziņā arī mūsu stacionārs nav izņēmums, un arī mūsu stacionārā ir problēma ar smēķēšanu pacientu vidū, un arī, starp citu, arī personāla vidū. Tā ir problēma, un tā ir problēma visos stacionāros, es domāju. Jāsaka tā, ka mēs sevišķi pievēršam uzmanību šai smēķēšanai narkoloģijas klīnikās, jo mēs ļoti labi zinām, ka tā ir arī tāda pat atkarība izraisošā viela. Un ja šis cilvēks grib tikt vaļā no alkohola lietošanas, no dažādu psihoaktīvo vielu lietošanas, tad viņam vajadzētu arī padomāt par smēķēšanas atmešanu. Mēs diezgan strikti kontrolējam un skatāmies un neļaujam to darīt. Ir, protams, dažādas lietas, kur tiek ienestas, un doktori skaidri ar to cīnās katru dienu, ka tiek ienestas cigaretes. Bet ja viņš grib ārstēties un ja viņš grib atmest to, tad arī vajadzētu tomēr komplekss tam pieiet. Tā ir problēma, protams, un par to cīnās visas ārstniecības iestādes. Un es domāju, kad ir jāaicina vairāk cilvēki uz šo smēķēšanas atmešanu, un tur vislielākā lieta ir jādara tomēr ģimenes ārstiem, jo ar tiem jau parasti sāk, un viņi griežās ar dažādām problēmām, kardiovaskulārām, pulmonoloģiskām, bet viņi faktiski maz domā par to, ka vajadzētu to cēloni katrā ziņā novērst. Ja viņš turpinās smēķēt, tad mēs izdodam ārkārtīgi lielus līdzekļus, lai varētu cīnīties ar šīm patoloģijām. Bet tā mums lielā problēma tas, ka bērni neticam agri. 12, 15 gadu vecumā, un neticam daudz, īpaši meitiņu grupā sāk smēķēt, for fun. Kaut kādu iemeslu dēļ, nezinām, tur ar citiem uzsmēķēt. Un tas ir kaut kā joprojām moderni, un dažādā veidā viņas it kā smēķē labākas, smalkākas cigaretes, izliekās, ka viņas smēķē elektroniskās cigaretes. Ir dažādas metodas, kādā veidā tas bērns tiek pieradināts pie smēķēšanas. Kādā veidā mēs Latvijā varam, mēģināt, lai mūsu cilvēki dzīvo vismaz, lai viņi nemirst no tā. Patiesībā, jebkurš tabaks izstrādājums nozīmē nogriezt kāju, agri vai vēl, vai vēzi. Tur nav pat izējas. Viņus jāpienāk tam brīdim, kādā veidā mēs tos bērnus varētu atturēt. Droši vien es gribētu teikt par ģimeni. Ka jāsāk ir ar ģimeni un jāskatās ļoti daudz lietas ģimenē. Jo, kā jūs domājat, kā man nodaļā ienes iekšā cigaretes? Tas ir gan krējuma paciņās, gan maizē ir izdopti caurumi, un to pienes mammas jauniem cilvēkiem, tiem pašiem 19 gadus veciem. Jo viņi saka tā, es pie jums ienācu ārstēt narkomāniju vai alkoholismu, bet es neienācu ārstēties no smēķēšanas, un tādēļ es gribu turpināt smēķēt. Līdz ar to, man liekas, kamēr nebūs tomēr apkārtējo cilvēku attieksmi savādāk, un kamēr varbūt vairāk tai ģimenē nedomās, kamēr mēs vairāk neaizrādīsim, kāpēc 7. slimnīcā, Gaļezera slimnīcā kāpnes smird pēc cigaretēm, tur stāv pacienti un smēķē, skaidrs, ka viņiem kādu to ir pienesuši klāt. Ja? Tad es domāju, ka kopumā tomēr arī varbūt veikalā ierobežojot, kā tagad grib, ja, ka nav tik brīvi, tu pie kases. Es ļoti bieži redzu, ka jaunas meitenes pie kases iepērkās, tur pat stāv cigaretes, man tādu un tādu tur paciņa. Kad ierobežošana, tomēr, ka tev speciāli varbūt būs jāiet, tas varētu būt labs moments, lai arī šie jaunieši nesāktu smēķēt. Mums te pašlaik tiek izplatīts mīts, ka šausmīgi labas elektroniskās cigaretes. Es gribētu, lai jūs kaut kā par šo mītu tādu vieglu kritiku tomēr. Jā. Es gribu uzreiz pateikt, ka tas nav smēķēšanas atmešanas līdzeklis nekādā ziņā elektroniskās cigaretes, jo smēķējot elektroniskās cigaretes mēs dabūnam tādu pašu un vēl lielāku nikotīnu saturu smēķējot. Šajās elektroniskās cigaretēs ir arī dažādi ķīmiskie sajaukumi, kā piemēram propilēna glikols, kas faktiski ir it kā lietojams kosmētikā vai pārtikā, bet tajā pašā laikā nav absolūti nekāda pētījuma, kā viņš iedarbojās iekšīgi ieelpojot un kas notiek ar plaušām. Un jāsaka, ka šīs diskusijas notiek visā Eiropā un pasaulē par to, un neviens neuzdrošinās pateikt, ka tas tomēr ir drošs, labs atmešanas līdzeklis. Vienīgais
raugoties no kāda aspekta, mēs varam skatīties, ka tas ir tā kā mazāk kaitējoši apkārtējiem. Tā kā nav tā pasīvā smēķēšana tik izteikta, teiksim, kā smēķējot cigaretes, bet katrā ziņā, nekādā ziņā viņi nevar rekomendēt kā atmešanas līdzekli. Pēdējais jautājums. Latvijā joprojām par Rīgu populārs ir ūdenspīpes. Jā, tas Latvijā mums ir vairākus gadus jau populārs, un jāsaka, ka šīs te ūdenspīpes galīgi nevarētu pateikt, ka tās ir maz nekaitīgas, tās ir pat, varētu teikt, pat kaitīgākas, jo lietojot ūdenspīpes, tā pīpēšana notiek vismaz stundas garumā, un viņi šos te nikotīnu saņem daudz lielākās devās nekā parasto cigaretu pīpējot. Mīļie skatītāji, mums kā vienmēr 26 minūtes iztak neticam ātri, un mēs gribējām vēl daudz ko parunāt, neļāva. Mums vienkārši laiks neļauj. Mīļie skatītāji, skatieties mūsu atkārtojumos, klausieties Latvijas Rādio 2 katru dienu pusē 12, bet galvenais uztiet www.ārsts.lv un lasiet mūs. Lai jums veselīgi nākošo nedēļu!